Labdien! Ventspilī, Latvijā un pasaulē. Parunāsim par cilvēcību Latvijā. Jauna sieviete, 24 gadi, tiek aizvest Rīgā uz slimnīcu ar personīgo transportu, ar akūtām muguras sāpēm. Viņai uzliek sistēmu 24 gadi. Viņa varētu dzemdēt bērnus. Viņa slimnīcā neatstāja. Tur vajadzēja tikai to jauno cilvēku atstāt diennakti slimnīcā līdz rītam, magnetisko rezonansu, jo ir jāzina, kāpēc tam bērnam tā mugura sāp. Tas ir ļoti nopietni. Bet ne. Protams, ambulatori, tad pēc pusgada. Un tā mēs rūpējamies par demografiju. Un tā mēs rūpējamies par jauno paudzi. Turpat vecos cilvēkus, kuriem jāmirst, tiem pat asins pārlej, putru bāžu mutē, bet viņi taču vēl ēd. Nevajag lūdzu mīļi aizmirst. Ēšana ir reflekss. Un tikai. Jā, pa tiem pašiem kaķiem ar smagu vēzi, jā, pērkot dārgas zāles, bet viņa taču vēl ēd. Bet tas ir tikai reflekss. Vai tiešām nesanāk prātā tas, ne tas dzīvnietīgs, ne tas cilvēks nedrīkst mocīties, un nav beigas ne tam dzīvniekam, ne tam cilvēkam. Bet kāpēc tās mokas vajag? Tad būs jāiemācās visiem būt godīgiem, un ja kāds mirst, tad pateikt, ka mirst. Bet nevis alkohoļus slimnīcā ņemt iekšā uz visiem aparātiem, nomazgāt, paēdināt, bet jaunos. Ja mēs par nākotni nerūpējamies šodien, tad šai valstī nākotnes arī nevar būt. Un tā ir prioritāte. Nu jā, bet tie vecie iet uz vēlēšanām. Tad šodien tie, kas neņem vērā uzņēmēji teikto, un tā ir valdība, lai padomā, ka līdz vēlēšanām viņiem tikai gads ir palicis. Un viņus var vispār neievēlēt. Nevienu no tiem, kas šodien sēž Saeimā. Nevienu. Jo tie ir tie, kas ir runājuši gadiem. Mainījuši slips, partijas un runājuši vienu to pašu, bet neko nav izdarījuši. Un, mīļie, tie, kas akli skatījās jums mutē, tie ir kapsētās. Viņi ir aizgājuši. Tie, kas teica, vai kāds smuks, Parepši arī teica, ka smuks. Un pa citiem arī. Nē, tagad teikšana būs tiem, kam ir skaidrs saprāts, kam smadzenes darbojās. Un es ticu savai tautai. Un tagad, kā jau es teicu, tikai muļķi devās tautībās. Un nav svarīgi, ka manai tautai šeit ir dažādas tautības. Viņiem ir sirds krūtīs. Un es saņēmu ļoti skaistu apsveikumu dzimšanas dienā par to, ka es uzklausu tos, kas netic paši sev. Un tad man izdodas, ka cilvēki notic sev. Un tas ir pats galvenais, lai jūs visi mācītos sev mīlēt un ticēt sev. Un tikai ar kritisko domāšanu šodien netēriet laiku internetā. Muļķības vien būs. Ņemiet grāmatas, lasiet grāmatas. Tur ir zināšanas, un to, ko mēs lasam un redzam ar acīm, to mēs atceramies labāk. To, ko mēs dzirdam, tas pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā un aiziet nebūtībā. Lūdzu, mācieties, kamēr nav par vēlu. Atā.